Es esmu Alise Šica, Latvijas Jūras medicīnas centra diagnostiskās radioloģijas nodaļas vecākais radiogrāfers. Mūsu jūras centra radioloģijas nodaļa strādā ar jaunākās paaudzes digitālo mamogrāfu. Mamogrāfs ir General Electric firmas. Līdz ar to attēli tiek iegūti digitālā ceļā, neizmantojot vairs vecās fosforplates. Mamogrāfs strādā ļoti ātri, līdz ar to laiks ir atkarīgs tikai no speciālista, radiogrāfera un no pacientes pašas, cik ātri tiek šīs projekcijas veiktas. Vairāk baidās, protams, jaunas sievietes, kurām mamogrāfija ir pirmā pieredze, jo ir mīts, ka mamogrāfija ir ļoti sāpīga. Mamogrāfija, es teiktu, ka ir vairāk nepatīkama, taču es gribētu iedrošināt visas sievietes tomēr nākt un pārbaudīt krūtis. Mēs, protams, cenšamies taisīt nesāpīgi mamogrāfijas, taču bez šīs kompresijas mamogrāfiju mēs nevaram, diemžēl, uztaisīt. Precizitāte mamogrāfijās ir nepieciešama, lai būtu pēc iespējas labākas kvalitātes un augstākas izšķirtspējas attēls un radiologs spētu pēc iespējas precīzāk noteikt diagnozi. Pie mums vairāk nāk sievietes no 50 līdz 60 gadiem, bet mēs, protams, gaidām arī jaunākas sievietes, sākot no 40. Manuprāt, vislielākais, ne īsti noslēpums, bet vislabākā pieeja, kā veikt kvalitatīvu mamogrāfiju, ir komunikācijā. Jo vairāk speciālists pacientei stāsta par pozicionēšanu, kas izmeklējuma laikā ir jādara, jo precīzāk arī iznāks mamogrāfija. Šo profesiju izvēlējos tāpēc, ka pirmkārt viņa ir saistīta ar medicīnu, man patīk medicīna. Otrakārt, tāpēc, ka šajā profesijā ir jāstrādā ar modernajām tehnoloģijām. Man ļoti patīk tehnoloģijas un viss, kas ir jauns un moderns un kas attīstās. Un Jūras medicīnas centrs attīstās strauji un kvalitatīvi. Manas 7 gadu darba pieredzes laikā esmu šo aparātu apguvusi pilnībā un zinu, kā likt pacientiem justies ērti izmeklējuma laikā. Esat gaidīti Jūras medicīnas centra mamogrāfijas kabinetā.